uzņēmuma ienākuma nodokļa piemērošanas kārtību. Mani sauc Ingrīda Lēniece, un turpmākās stundas mēs pavadīsim kopā izskatot informāciju par uzņēmumu ienākuma nodokli. Mūsu plānā ir paredzētas 2 nodarbības. Šodien mums ir pirmā nodarbība, un mūsu pirmās nodarbības programmā ir paredzēti tādi pamatjautājumi, kas attiecās uz uzņēmumu ienākuma nodokļu maksātājiem, kā var mainīties nodokļu aprēķināšanas taksācijas periods, kas mums jāņem vērā iesniedzot deklarācijas, kādu deklarācijas mēs varam precizēt. Tāpat arī runāsim par to, kas tad ir šī ar uzņēmuma ienākuma nodokļa apliekamā bāze, kas tad būs šī sadalītā peļņa un nosacīta sadalītā peļņa. Tāpat arī runāsim par ar saimniecisko darbību saistītiem un nesaistītiem izdevumiem, tā skaitā arī par reprezentācijas izdevumiem, arī par debitoriem, bezcerīgajiem debitoriem un arī par citiem maksājumiem, kas var palielināt mūsu ar uzņēmumu ienākumu nodokli apliekamo bāzi. Runāsim par tiem gadījumiem, kad uzņēmuma ienākuma nodoklis ir jālasa nevis tikai aktīvajiem uzņēmuma ienākuma nodokļu maksātājiem, bet arī tiem, kam mums ikdienā varbūt ar šo nodokli īsti nav sakara. Tas ir tās situācijas, kad mēs uzstājamies tā kā kasieris, kas nodokli iekasē un tālāk pārskaita budžetā. Mums šodien programmā ir 3 pamattēmas. Tātad pirmais ir saistīts ar nerezidentiem, ar nerezidentu nodokli apliekamo objektu un kādā veidā šis nodoklis tiek ieturēts un pārskaitīts budžetā. Un kāpēc mēs, kam varbūt nav īsti sakara ar uzņēmumu ienākumu nodokli, tad uzstājamies tā kā kasieris. Kāpēc mums šis likums ir jāzina un kāpēc mums ir jāzina šī likuma piemērošanas kārtība. Otrā lielā tēma tas ir dividendžu sadalīšana un aprēķināšana, un šeit es uzreiz gribētu atgādināt, ka peļņas sadale, dividendžu sadale, cik lielā mērā, kad, cik daudz, ievērojot, protams, likumdošanu, tas ir ekskluzīvi uzņēmumu dalībnieku kompetencē, ja mēs runājam par SIA. Un pēdējā tēma šodien mums ir ziedojumi. Un attiecībā par ziedojumiem arī skatīsimies, kas tad ir ziedojums un kas tad ir tas primārais, tad, kad mēs ziedojam. Vai tad, kad mums saka, ka ir šis te labums, jums būs nodokļu atlaides un tā tālāk, vai saka tieši pretēji, jo ziedot jau nav vērts, jo nekādi, teiksim, šie materiālie labumi nav. Varbūt, ka tas tomēr nav galvenais.